Čau, Vasaļi! Labadiena, jaunieši! Esiet sveicināti podkāstā Ābola Serte, kurā mēs pārunājam ar uzņēmējiem, viesiem, jauniešiem un ne tikai jauniešiem aktuālās tēmas, kā arī pasaulē. Un, starp citu, vēlos atgādināt, ka jūs varat ne tikai skatīties mūs, bet arī klausīties straumēšanas platformā Spotify. Jums ērtākā laikā un vietā paņemiet kaut ko uzkožamu vai arī siltu dzērienu un baudiet. Nu ko, laiks nedaudz iepazīties, teiksim tā, iesildīties. Es esmu Diana Drabuķko, studēju Rīgas Tehniskās universitātes Reizikas akadēmijā uzņēmējdarbību. Jā, mani sauc Juris Trops, es pārstāvu Reizikas dzirnavnieku, esmu tā vadītājs. Ļoti jauki. Un tad, lai nedaudz iesildītu mūsu sarunu, būs neliels, teiksim tā, ātro jautājumu marafons, kurā nevajag stipri domāt, kurā atbildi jums vairāk patīk, to arī izvēlaties. Draudzīga konkurence vai pilnīgā sadarbība? Vairāk konkurence. Mazpilsēta vai lielpilsēta? Izvēlēsimies lielpilsētu. Saruna klātienē vai ziņa telefonā? Nē, klātienē. Neliels uzticams loks vai plašs kontaktu tīkls? Tīkls plašs. Sadarbība ar draugiem vai ar svešiniekiem? Ar svešiniekiem. Darīt visu pašam vai uzticēties citiem? Te ir 50 uz 50. Atklāt ideju uzreiz vai paturēt sev? Sākumā paturēt. Lēni iepazīt vai uzreiz sadarboties? Iepazīt. Domā vai darbība, kas vieno vairāk? Vēlreiz. Doma vai darbība, kas vieno vairāk? Darbība. Klusi novērot vai aktīvi piedalīties? Sākumā novērot. Sadarboties ar līdzīgi domājošiem vai ar pilnīgi pretējiem? Pārsvarā iznāk ar līdzīgi domājošiem. Dalīties idejās vai klausīties citu pieredzi? Sākumā klausīties. Uzdot jautājumus vai dot padomus? Vairāk uz jautājumiem. Nu ko, esam nedaudz iesildījušies un arī iepazinušies kopā ar jums, un es domāju, ka varam atklāt arī podkāsta tēmu, kāpēc ir svarīga savstarpējā sadarbošanās un tīklošanās starp uzņēmumiem, sevišķi mazajās pilsētās. Un tad pirmais, ko vēlētos varbūt jums uzjautāt, kā jūs raksturotu savstarpējo sadarbošanās nozīmi starp uzņēmumiem un arī mazpilsētu kontekstā? Jāsaka jau to, ka mēs neesam mazpilsētā, gribētos teikt. Mēs tomēr esam Reizekne. Pirmkārt, bet ja mēs runājam par savstarpēju sadarbošanos, tad tur mums vēl ir ko mācīties kā latviešiem. Es domāju, tāpēc tas ir ļoti svarīgi, lai mēs viens otram pielikt vajadzīgā brīdī plecu vai palīdzēt ar padomiem vai ar iespējām un kontaktiem, bet te mums kopā latviešiem tomēr tādā manā skatījumā ir vēl kur tiekties un augt, jo praksa tomēr parāda, ka mums tā kooperācija ir tāda, nevisai izdevusies. Ja? Ir soļi, ir piemēri, bet gribētos, lai tas attīstītos vairāk. Un kādi jūsuprāt būtu tie ieguvumi iesaistoties tajās lokālajās tīklošanās vai sadarbībās ar citiem uzņēmumiem, ne tikai, piemēram, konkrētā pilsētā, bet arī ārpus tās? Ja mēs sadarbojamies, grūti sadarboties noteikti ir ar citādu struktūru vai citādu novirzienu uzņēmumiem, bet ja mēs runājam, teiksim, kaut kādās darbības sfērās, kur mēs esam, kā saka, līdzīgas tās lietas, mēs vairāk pārstāvam, teiksim, lauksaimniecības nozari, ja mums būtu grūti varbūt ar tehnoloģiskākiem uzņēmumiem, tāds dažreiz varētu atrast ko kopēju. Bet jebkurā gadījumā pārstāvēt pilsētu, pārstāvēt, teiksim, reģionu, ja? un veidot kaut kādus atbalstus, kontakts, jo šodien varbūt tie kontakti nav tik svarīgi, bet pagriežās dzīve savādāk. Mēs nonākam pie situācijas, kad pamainās kaut kas dzīvē, un ļoti būtiski ir tomēr uzturēt tos kontaktus ārpusē ar vairākiem un ar dažādākām nozarēm. Un kāda varbūt ir šobrīd situācija sevišķi jauniem uzņēmumiem, kurie tikai uzsāk savu ceļu uzņēmējdarbībā? Mana skatījuma jaunajiem uzņēmumiem, tas ceļš ir tāds,
pirmkārt viņiem jāsaprot, ko viņi grib darīt un ko viņi redz, jo, ja viņš paliek tikai šeit reģionāli, tad tas ir viens stāsts, bet ja viņš grib iziet kaut kur ārpusē jau valsts mērogā vai Baltijas vai Eiropas, tad tas ir cits stāsts, bet, es domāju, šobrīd un jau turpmāk viens no lielākajiem izaicinājumiem būs darba spēks. Un kādas varbūt ir tās galvenās barjeras uzņēmējiem savā starpā, kas varbūt traucē to jauno sadarbības veidošanu, tīklošanos arī mazās pilsētās, piemēram, vai arī lielās? Es teiktu tā, no manas skatījuma sākumā tā ir tāda mūsu tā kā neusticība, grūti pateikt, kā jaunieši tagad šo visu uztver, jo galvenais uzticēties viens otram un atbalstīt, jā, un kooperēties, jo vienam strādāt un visu attīstīt, tas ir neiespējamam. Ir tomēr jāmeklē komanda, jāmeklē cilvēks, kam tu var uzticēties. Katrs, kā saka, tādā procesā, katrs ķēdītē dara savu lietu, un tad tas mehānisms sāk kopā strādāt. Viens tālu nevar tikt, diemžēl. Un varbūt ir kādas sadarbības arī šobrīd Latvijā vai arī mazpilsētās, kas varētu veicināt tās inovācijas un tehnoloģijas, vai tādas iespējas pastāv, un vai ir dzirdēti gadījumi arī praksē? Tāds konkrēts piemērs es uzreiz neatceros, bet, protams, ka vienmēr viņi ir, jo mēs jāsaprot jau, ja mēs skatāmies, teiksim, tādām attīstības kontekstā, tad mums jau jāsaprot, ko cilvēkiem vajag, ja, un tās paradumi mums un vēlmes mainās. Ja. Šodien kādreiz mums bija citi ieradumi un vēlmes, šobrīd tās pavisam citas. Un tāpat tās tehnoloģijas mums attīsta daudz iespējas, ja, jo šobrīd, kā mēs zinām, attālumam nekāda liela nozīme nav. Ja. Mums ir pieejami tik daudz rīki un iespējas, kad tu var atrasties jebkurā pasaules malā, ja, un sakontaktēties vai sazvanīties, tas ir mazākais, jā, visa tā dokumenta aprite un viss pārējais. Tā kā galvenais te ir saprast, ko vajag, uz ko mēs koncentrējamies, un galvenais, un vēl tāds pēdējais, es domāju, ir tas, ja, ko tu pats gribi, vai tev uzrunā vairāk tehnoloģijas, vai tev uzrunā māksla, kultūra, vai sabiedrība, vai pakalpojumu, un tas jāizvēlās pašam no tāda skatu punkta, jo, ja tu ies pretīm tam, kas varbūt nav tavs, vai vienmēr izdosies, grūti pateikt. Un kāda bija jūsu personīgā pieredze veidojot sadarbību ar citiem uzņēmumiem, varbūt to tīklošanos? Tā vairāk vienmēr ir saistīta ar kaut kādu kopēju mērķi, ja, kad tu strādā tādā nozarē un iepazīsti tos pārējās kompānijas, kas dara to pašu. Tu atrod kaut kādas kopsaucējas un nāc pretīm un risini kaut kādas vienotās problēmas, kas varbūt ir arī tirga aizsardzība vai cenu veidošanas politika. Tad nav izslēgt arī iepirkumi un viss pārējais, tāpēc, kad var jau atrast vienmēr sadarbības, vai tik būtu gatavam uz to atvērtam. Un godīgam, jā. Un varbūt jums ir kādi ieteikumi arī jauniešiem vai arī topošiem uzņēmējiem, ar ko sākt, un varbūt kādi būtu tie pirmie soļi, kā atrast to sadarbības partnerus, lai vismaz būtu kaut kāds atbalsts pašam sākumam? Pirmais solis vienmēr ir pabeigt skolu un vēlams augstāko izglītību, ja, tajā nozarē, kurā tu gribi, un tad jau pārējais nāks. Un tas būtu pa pirmo soli, ja, jo nevajag sev kā saka, apstāties kaut kur pusceļā. Vajag, vispirms tā ir pamatā noteikti tā ir izglītība. Ja tev ir izglītība, tev veidojās jau kontakti. Tik līdz tev ir kontakti, tev sākās veidoties idejas. Ja tev ir idejas paskatīties plašāk, kā tikai šeit pilsētā vai Latvijā, paskatīties tālāk, kas notiek, jo tās tendences mainās diezgan bieži. Un atrast to, kas pašam ir tuvs un kur tu jūti to savu sevi kurā procesā. Ja? Tā kā, tas būtu galvenais, bet visam pamatā tomēr ir izglītība. Jā, pilnībā piekrītu. Bet arī šobrīd ir daudzas iespējas arī tie hakatoni vai arī tās programmas, kad var izmēģināt savas idejas, teiksim tā, un arī sava veida sadarbības veidot, vai arī jaunus kontaktus, cik es personīgi zinu. Bet kā jūsuprāt, kāda varētu būt situācija pēc dažiem gadiem, sevišķi mazpilsētās saistībā ar to sadarbību un tīklošanos, vai viņa kļūtu labāka? Tas, ka tā tīklošana un sadarbība būs noteikti es negribu teikt vārdu mazpilsētas. Ja.
gribētu teikt, jau pēc mūsu pilsētā, jo cits jau nepastāv un jaunieši jau ir tomēr, novērojot, ir vairāk aktīvi, atvērtāki interaktīvajā vidē kā tiešajā, ja? Bet tāda saiešanas kopā vai doma apmaiņas, tas vienmēr nāk pa labu, un galvenais ir kontakti, ir saprast, izzināt, jo ir daudz lietas, ko mēs varbūt nezinām, ja? Un tāpēc nebaidīties kaut kur braukt, kaut ko redzēt, kaut ko jaunu uzzināt, varbūt liekas, tas pirmajā mirklī tev nav svarīgi, ja? Bet, mēs šeit daudz ko nezinām, mēs neizbraucam ārā no šejienes. Tā kā skatīties uz pasauli plašāk un sekot līdz visam, kas notiek. Arī. Paldies jums par jūsu izsmeļošo viedokli, kā arī vēlos atzīmēt, starp citu, ka mums katru epizodi ir jautājums, kas tiek nodots no iepriekšējā viesa uz nākamo viesi. Un jums tika uzdots jautājums, vai Latgalē ir pieejams uzņēmumu vajadzībām nepieciešamais darba spēks? Jāatzīst, šobrīd jā, bet ir viena tāda es tagad tā pēdējā brīdī, bet pēdējās laika posmā novērojis, ka šobrīd ir, es teikšu godīgi, un viņi ir pietiekami, jaunieši ir un ir skolas un attīstās, bet ir viena cita problēma, kad darba spēks un cilvēki principā ir palikuši jau tikai pilsētās. Novada teritorijas, diemžēl, manā skatījumā, par cik iznāk diezgan daudz braukāt, es jau viņas redzu kā tādas vietas, kur cilvēki vienkārši dzīvo, bet koncentrējas ar darba spēku. Un tāpēc es minēju, ka negribētos tā teikt tik ātri, bet es domāju, pēc gadiem 10 tā varētu būt viena no tādām lielām problēmām pie mums. Jo mēs nevaram izslēgt arī emigrāciju, kur tomēr notiek. Arī jaunieši arī vairāk tiecas uz tām lielajām pilsētām, uz tām galvaspilsētām, vai arī tās, kurās viņa redz varbūt vairāk perspektīvu uz nākotni. Tas arī varētu būt kā viens no iemesliem. Bet jums ir lieliska iespēja noslēpumā, teiksim tā, skatītājiem uzrakstīt jautājumu nākamajam viesim. Jebkuru, kurš jūs interesē, varbūt tas saistībā ar šo tēmu, kas šobrīd tika pārnāta, varbūt kaut ko citu. To es uzrakstīšu, vai paliek uz lapiņas, ja? Jā, droši. Labi. Droši varat uzrakstīt. Viss kārtībā. Lielas paldies. Paldies jums, ka iesaistījāties diskusijā par izvirzīto tēmu, kā arī vēlos pateikt paldies mūsu sadarbībai ar LIE, kas nodrošināja telpas konkrētā podkāsta epizodei. Un, jaunieti, ja tev ir kādi jautājumi, kas tevi interesē un vēlies uzdot to uzņēmējiem, tad droši apskaties mūsu aprakstiņā, un tur būs norādīti kontakti, ar kuriem jūs varat sazināties jautājumu gadījumā. Paldies jums, un jautājums paliks noslēpumā, kā jau vienmēr, un tiekamies līdz nākamajai reizei. Paldies par uzaicinājumu. Paldies jums liels!